Skaties, Ervrek sēž, visi tie mūziķi, sarkan kā vēžs, citi atkal berzē uziņas. Kaut gan neberzē, ieberzās jau berzēt. Pēdējo rindiņu varēja pateikt terzens. Visi tie, kas pērn, necentās un centās. Kā mēs redzam, sēž tieši centrā. Bet press pie mums kā vienmēr noliek. Pie skatuves, lai redz, kur tu bolies. Sponsori diezgan traki izsajāt. Un tā man šķiet ir rupja kļūda misijā. Jo pie sponsoriem mūs velk visi tie vēji. Starp citu vēl ir izdevēji. Čekiem no Krievijas pārtulkoja gailīts gā. Viņi skatījās uz mani ar izstieptām sejām, prasīja, kā? Es viņiem saku, pitu šoku pē. Un lai no šoka te attiet, gājām upē tupēt. Platformai pagājušo gadu pārdotākais disks Sniegbaltīts skola. Viss. Tagad es zinu, kas man sola. Veiksmes formula. Iemočīsim remix kopā ar Normundu. Lai dabūtu riktīgu hip-hop garu un šovu, pieaicināsim pēc domām manām bro. Lai gan viņi saka, ka viņi nesot hip-hops, nominēti tomēr bija, tad jau viss ir tip-top. Par Mikreku man ar šis bija tas krājumā, bet viņi izcenzēja ģenerāla mēģinājumā. Šitiem DC++, a tiem CD-. Un kad būs klusums, visiem būs brīnumi. Kas jums tur vēl bija? Padomā. Mūzikas bizness jau pie mums tāds šķābīgs, un tāpēc arī sīks viss mūsu sāpīts. Bet kā biznesā mums ir savs rekets. Viņi mūs taisno tā kā zobus brekets. Autortiesība aģentūra, akats, viņu sistēmu vēl neviens nav saprats. Kā tu domā, tas bija stāsts vai kritika? Piedod, nedzirdēju, domāju par ko citu. Citu variantu.